Es sapratu, ka mums ir laiks pāriet nākošajā līmenī. Uztaisījums Perekupu ChatGPT. Jaunā Irisa Telegram grupa ar integrētu Perekupu ChatGPT. Būs jums tur youngtimeri patiešo no Vācijas, netīrās preces un kaut kādi interesanti varianti no izsolēm par ātrajām realizācijas cenām. Cenas mums tur īpaši netīrajām precēm parasti ir tādas, ka ir interesanti pat Perekupiem. Un visiem pārējiem, kur grib nopirkt mašīnas no Vācijas par ātrās realizācijas cenām. Vēl viens iemesls, kas man lika izveidot šādu grupu, ir tas, ka daudziem no jums pirms jaunā auto iegādes vai pirms pārdošanas ir vajadzīgs Perekupa padoms. Tas arī būs tas jūsu Perekupu ChatGPT. Tātad Telegram grupas dalībniekiem būs sekojošas priekšrocības. Pirmā roka visām netīrajām precēm par Perekupu cenām. Par cik mēs paši ar vietējām mašīnām īsti nestrādājam, visas tās netīrās preces mēs ātri dodam tālāk. Un vairumā gadījumu par iepirkumu cenām, kuras ļoti bieži ir pat tik interesantas, ka pa viņām pie mums interesējās pat galvaspilsētas Perekupi. Viņi viņas savāc, iepūš otru elpu un tālāk jau ar godīgu uzcenojumu jūs viņus pērkat no viņu skatlogiem. Tātad jums būs iespēja viņus ieraudzīt un paķert pirmajiem. Tieši šajā grupā. Ja dažu stundu laikā mēs to netīro preces ar to grupu nerealizējam, tālāk jau viss kā parasti. Liekamies esā, TikTokā un YouTube'ā. Pie kam grupā lādēsim ne tikai to, kas ienāk maiņā, bet arī to, kas neienāk. Ļoti daudzas klientu mašīnas mēs dažādu iemeslu dēļ pat nepaņemam. Bet sabildēt un operatīvi piedāvāt jums, es domāju, ka baigās problēmas mums tas nesagādās. Tā kā mašīnas tur varētu būt diezgan daudz. Tālāk, nākošais. Liksim mašīnas patiešo no Vācijas un kaut kādi manis atlasīti varianti par ātrās realizācijas cenām no mūsu partneriem Vācijā un arī no izsolēm. Mums ir daži Vācijas partneri, kur regulāri mums sūta piedāvājums patiešo, bieži pat pirms publicētās mašīnas mobildē. Un skaidrs, ka visus mēs nopirkt nevaram, kaut kas no tā visa ir pa dārgu, lai to liktu vienkārši esā, kaut kas arī nav mūsu segments, un visu mēs nopirkt arī nevaram. Bet iemest grupā mierīgi. Kaut kāda daļa no tā Vācijas satura vēl pirms atvešanas uz Latviju būs pieejama par ātrās realizācijas cenām. Atšķirība atsevišķos segmentos, es domāju, ka bieži pat varētu būt 4-ciparu skaitlis. Kaut kādos gadījumos tas skaitlis pat varētu sākties ar 2. Ja šāds formāts mums arī ļautu pašiem strādāt mazliet dinamiskāk. Savukārt jūs kaut ko noteikti ietaupītu. Es domāju, kaut kāds elementārs sagatavošanas darbs, kā ķīmiskā pulēšana un kaut kāda sīkuma novēršana uz apskati, es domāju, ka daudziem pa spēkam ir pašiem. Kā saka, nebūs jāpārmaksā. Vēl viena lieta attiecībā uz izsolēm, tie būs youngtimeri. Tos jūs arī bieži prasat. Paši mēs tur baigi ar viņiem neaizraujamies, bet interesantākos, tos, ko es redzējuši, gan kaut kādās izsolēs, gan pie tiem mūsu partneriem, es grupā regulāri noteikti iemetīšu. Pie kam tajā grupā man būs iespējams komunicēt daudz operatīvāk. Bieži, teiksim, tais izsolēs vai Vācijā pie tiem partneriem es redzu kaut ko interesantu, bet es saprotu, ka kamēr es to video nofilmēšu un viņš ieskriesies, tas interesantais variants jau būs aizgājis. Izsolē tur bieži ir tā, ka jārēģē tur pāris stundu laikā. Nemaz nerunājot par to, ka kaut kādi interesantie varianti, kurus es esmu ielicis jau TikTokā kādreiz, jūs man tur uzzvanat pēc kaut kādas nedēļas, vai tā mašīna vēl ir, tur izsole jau nedēļa apakaļ beigusies. Savukārt norēģēt grupā, es domāju, ka tas būs, ja ne sekundes, tad minūtes pilnīgi noteikti. Es nesen tieši noskatījos uz vienu melnu Mercedes sedanu 124. virsbūvē. Tur, man liekas, ka bija dīzels ar melnu ādas salonu un automātu. Tā kā sedans automāts ar melnu ādu, ir diezgan pieprasīts. Baigi viņi tur apkārt nemētājās. Protams, roku tur ļoti bija kur pielikt, bet tā cena viņam tajā galā bija nedaudz virs 1000 eiro. Bet pašiem ar tādiem operēt ikdienā mums īsti nav laika, nav arī baigā vēlme. Bet es zinu, ka daudz tādas mediju un nākotnē visi šāda veida piedāvājumi pilnīgi noteikti liksies tajā grupā. Un trešā lieta, dēļ kuras es izveidoju šo grupu – Perekupu ChatGPT. Es sapratu, ka daudziem no jums ir vajadzīga palīdzība. Gan pirms tās auto iegādes, gan pirms pārdošanas. Kaut vai elementāra konsultācija, kāds jautājums vai neskaidrība. Un jūs man zvanat un rakstat visos iespējamos resursos. Piekam ar visu to es pilnīgi noteikti kādreiz kaut ko palaišu garām.
Es, protams, ļoti jūtos pagodināts, ka daudz no jums man uzticās, bet to visu vairs nav iespējams normāli apstrādāt. Kaut kādu daļu mēs pilnīgi noteikti varam izrunāt kaut kādos live streamos, bet arī jums jāsaprot, ka tur iedziļināties katrā jautājumā, man sanāk varbūt dažas sekundes. Tāpēc turpmāk, ja ir jautājumi, droši uzdodam tos jautājumus šajā grupā. Būs daudz vienkāršāk un operatīvāk arī atbildēt. Ar to pašu voice message man tur vieglāk ir ierunāt minūtu gara ziņu, nekā visu to pašu tekstu mēģināt saspaidīt ar pirkstiem telefonā naktī. Tā jūs arī šādi tad man vēlos vakaros, cits var pat naktī man atsūt kaut kādu ziņu. Pie kam uz tām ziņām un telefonu zvaniem atbildēt visas dienas garumā par jautājumiem, kur nav tieši saistīti ar to mūsu profesionālo darbību, arī īsti, kā saka, nebūs korekti, kaut kādā mērā es tomēr to laiku tērēju. Pie kam ļoti daudz no jums skatās uz to visu kā viena persona, bet jums jāsaprot, ka es jums visiem varbūt esmu viens, bet jūs man visi esat ļoti daudz. Tas, protams, ir forši, bet tas laiks ir ierobežots un, kā saka, es to visu apstrādāt vienkārši fiziski es nevaru. Un, godīgi sakot, arī tādā formātā, kādā tas ir tagad, ka tās ziņas nāk no visām malām un tie telefonu zvani arī nāk, kas saka, no agrā rīta līdz vēlam vakaram. Es sapratu, ka tam visam ir jāiedod kaut kāda konstrukcija. Jāuztais tā, lai, kā saka, tas būtu gan operatīvāk, gan vienkāršāk mums visiem. Piemēram, kāds man tur uzzvan, jo viņam ir vajadzīga palīdzība Vācijā, lai saprastu, kas tur ar kaut kādiem dokumentiem, kur tur dabūt kaut kādus numurus. Vēl kāds grib uzzināt, kā to kāru pārbaudīt, kādam vajag palīdzēt saprast, kādu līzingu labāk ņemt, lai, kā saka, viņi neapjāja tur pa brutālo. Kādu motoru un kārbu labāk pirkt, lai potenciāli neiekrist, un visu pārējo, ko jūs man te ikdienā jautājat. Un kā jau mēs noskaidrojam, jautājat jūs man ļoti daudz. Pie kam šādā Telegram grupas formātā es arī daudz ērtāk un ātrāk varu to sludinājumu paskatīties, kaut kādu konkrētu auto nokomentēt, teiksim, līdzīgi kā tajās DNA konsultācijās, kuras jūs man sūtījāt e-pastā. Tas, starp citu, arī viss paliek spēkā. Tā kā tie, kas sūta auto DNA atskaiti, izmanto šo linku, vada atlaides kodu, sludinājumu linku ar visu atskaiti droši varat sūtīt uz e-pastu. Paskatīšos, nokomentēšu, lai es tur galīgi neapmānu. Ja pagaidām es esmu uz vairākiem desmitiem jau atbildējis, tur ir bijuši baigi interesantie varianti, kur tur jau sludinājumā tu redzi, ka tas virziens ir galīgi greizs. Kā saka, tu mēģini sev pats kājā iešaut ar tādu manevru. Tā kā tagad jūs varēsiet uzdot līdzīgi raksturu jautājumus arī bez tām auto DNA atskaitēm. Nebūs obligāti jāpērk. Es gan ļoti lielu daļu satura jums esmu saražojis gan TikTokā, gan YouTubā. Un es redzu, ka ļoti daudz no tā visa arī ir kaut ko sev paņēmuši pa to pēdējo pusgadu, kopš aktīvi to visu stāstu. Tas arī man ļoti priecē, un ļoti daudziem pilnīgi noteikti pietiks arī ar to. Viņiem tur nekādas individuālas konsultācijas droši vien, ka nebūs vajadzīgi. Protams, ļoti liela daļa ir arī diezgan slinki. Es ļoti daudz, teiksim, tēmas jau esmu apcilājis, ļoti daudz ko izstāstījis, bet, kā saka, dažiem tas galvā nesaglabājās un vajag vai individuālāk pieeju vai, kā saka, mazliet atgādināt. Tā kā turpmāk lūgums visus šos jautājumus uzdot tieši Telegram kanālā. Un ņemot vērā visas tās priekšrocības, ko es tur esmu ieplānojis un laiku, kur tas viss man prasa, grupa būs par maksu. Domāju, ka ņemot vērā to saturu, tā abonēšanas maksa būs diezgan simboliska. Jo, kā jau teicu, viena daļa no tā visa noteikti varēs arī kaut ko, kā saka, nopelnīt. Savukārt otra daļa, ar kādu manu padomu vai interesantu piedāvājumu no Vācijas, ļoti ticams, ka varēs pat ietaupīt. Visādi citādi, visi pārējais paliek pa vecam. Būs gan laivi, gan video, gan pasakas turpinājums par bagāto nabagu Andri. Tā kā paldies jums visiem, man ir ļoti forša komanda. Paldies. Tā gadrīz aizmirst pašu galveno jums izstāstīt. Kur atrast Telegram grupu? Linku uz Telegram grupu es ieliku gan aprakstā pie video, tur zemāk uzspiežat, atradīsiet, gan arī noteikti atradīsiet arī profilā. Tā kā skatāmies, kaut kur tā informācija pilnīgi noteikti būs. Paldies visiem!